Sveiki visiem! Šodien 24. datums. Un esmu te, kur es jau biju, kas sekotāji, kas skatās pirmos video, kur es te bieži te sēdēju pavasarī. Tanī galā nesanāca pasēdēt, tur gar krastu, tur ledus. Un tad šī te nav ledus, tad te sēdēšu šī pusītē. Tā, mēģināsim uz feederu kaut ko. Šodien mēs mēģināsim tos vimbas noķert, jo te jau saka, ka tās vimbas jau parādījušās ir, ķeršies uz balto tārpu un garneli. Izkrāmējos, te visu barību iemaisīju. Tad sēdēsim un gaidīsim, Pagājušo reizi es biju, tā teikt, uz to copi kā solīju, bet, es tur filmēju, bet man tur galīgi nekas tur nesanāca, tur, es nezinu, vienu ķīsi noķēru un vienu plicīti. Līdz ar to tur to video nesanāca nekādu ielikt. Un arī strauma bija baigā, 120 gramu man nesa projām tur tādā vietā, kas ir tur pretī Mītavas koncertzālē. Tā kā, šodien es atnācu uz šejieni, jo, sakot, ka tās vimbas it kā ejot, nezinu, redzēsim, taisnība vai nē. Kaut kāds zivtavs nāk. Nav liela. Kā nav? Vimba. Tikai maziņa. Jā, vimbiņa. Tikai šitā gan būs ļoti maziņa. Tā. Šitā būs zemmērs. Vimba. Lūdzu. Tā tad vimbas ir. Tā. Šitādas nedrīkst ņemt. Atgādinu, ka vimbu drīkst ņemt tikai no 30 centimetriem. Un ne vairāk kā 7 gabalus. Tā kā tā, kas nezināja, tam jāiegaumē. Un ko es varu pateikt, diezgan aktīvi man te sāk jau raustīt. Tātad ziva ir pienākusi. Nezinu kāda, laikam tur plicīši arī kaut kāda ir. Gaidam, jā, un tā vimba noķērās uz balto tārpu. Uz muškāpuru saucamo. Makšķerītes rausta nepārtraukti, bet tās copītes tādas, ka īsti nevar piecirst. Tagad atkal rausta. Bet tās copītes tādas, nestabilas tādas, nezinu, kā lai pasaka, ka īsti nesaprot, piecirst vai nepiecirst. Jā, uz garnela arī rausta ik pa laikam, bet, tā īsti nevar iest. Es nezinu, varbūt es to garneles gabalu pa lielu griežu, kas ir, nezinu. Jā, kaķis man neēd tās garneles. Sākumā viņš kaut kā ēda viņas, nezinu. Tagad pārstāja. Kaut kas uz garneli parāda bišķi. Nezinu. Laikam tomēr tukšais. Jā, būs tukšs. Bet otra maksa ir arī rausta. Bet tā, baigi tā nestabili. Jā. Mums vai āķis ir atsējies, vai kāds ir nokots to āķi. Bet izskatās, ka ir nokosts āķis. Varbūt kāds zandaks bija, jo tā diezgan tā jaudīgi parāda. Nezinu. Tā, otra makšķira arī rausta. Nav. Šoreiz nav.
Bet, nu, vat šitā ir, vat abas divas makšķers un diezgan tā, nu, diezgan tā rausta. Tur jau ledus jau ir. Tā kā, nu tā. Tad ir iespējamība, ka mēs šodien kaut ko arī saķersim. Tā kā, nu tā. Zivto kaut kā. Kas mums ir plicīts šķiet? Jā. Plicīts. Nu, kaut ko noķēra. Atkal plicīts laikam. Jā. Atkal plicīts, bišķi lielāks. Tā kā, nu, standartā. Tad man te tie pliči raust. O, jau pāris stundas sēžu. Visu laiku kaut kas sīks rausta, bet īsti neko pieķert nevar. Pāris plicīšus noķēru. Man liekas, tas plicis te arī ākstās visu laiku man. Tā viena vimba bija. Domāju, tik daudz sološi būs. Bet, nu, nekā. Kaut kādu pa tukšo iet tagad pagaidām. Rausta, bet, nu, tur var redzēt, ka tas ir maziņš, jo viņš pat nevar āķi noēst īsti. Tāpēc, nu. Makšķernieki arī neviena nav. Es te vienīgais tu šitās betona maliņas esmu. Un parasti te ir pilns, ja cerās kaut kas, bet, nu, viena vimbiņa bija, nu, tātad, nu, viņas ir, tomēr ir. Un šitā rausta, bišķiņ nevar saprast, nevar piešķist, neko. Vienīgais, ka divreiz man āķi noēd kaut kas, nu, es domāju, tas kaut kāds zandarts visdrīzāk. Jo tieši to garnels āķi noēd. Tā garnela tāds gaļīgāk, iespējams, ka tas arī viņam patīk, un tad paņēma noēd. Kas ir, vat rausta tās mazās. Galvenais, ka uz garnela arī plicis paņēma, tāpēc, nu, kaut kā, nu. Mainos garnels tur plicis sēž, vai tur kaut kas pienāca, ja tā bišķi jaudīgāk paraustīja. Šitā rausta, nu tur piercērt tukšums. Slieku neņēmu, jo pagājušreiz es uz sliekas sēdēju, tad tur vispār uz sliekas nevienu reizīti pat nepieskāros. Sapratu, ka, nu, ka vēsāks paliek, tad tā slieka vairs īsti nav interesants tām zivīm. Pēc, nu. Nevar saprast to lielo garneli, kas tur notiek. Nu, tā kā tā, nu, ko es varu teikt, nu, švaki gribējās vismaz kādu vimbu noķert. Bet, nu, pagaidām kaut kā baigi bezcerīgi viss tas izskatās.
Apmēram tāda ir tā copa. Visu laiku rausta, tagad atkal rausta, nu. Un te es saproti. Viņa tā vēl tā no tādiem intervāliem, ka tu īsti nevar pieķert. Un tad tā kā, nu nav tā kā, nu normāli copi, ka tu uzreiz pieķiksi un viss. Viņš paraust, tad ir pauzīti, paraust, tad ir pauzīti. Tad tā kā, nu, tad sīki tur kaut kādi ņemās. Vēl kārtējies plicīts. Kārtējies plicīts. Tie man te arī tagad rausta, visu okupējuši, visu to pagastu. Tā, zvejnieki arī te sanāca bišķiņ te, pamētāja viņi te spinīgas, saucām džigus, ko nenoķēra, aizgāja projām. Te visu laiku rausta, tie pliči. Limba negrib nākt. Raudela ar nevienu negrib nākt, nu kas tas ir? Laikam atkal nav tā riktīgā diena. Kaut gan izskatās viss smuki, vējš it kā no pareizās puses pūš. Bišķiņ sals, bet nav traģisks. Vajadzētu tā kā būt kaut kam. Nezinu. Ne, nu vakar spiediens cēlās augšā varbūt dēļ tā, bet nu, mēs jau zinām, viena vimbata bija, ka tur no laivām arī cilvēks zvejo. Sakot, ka pagājušo nedēļu te vimbas esot ļoti labi gājušas. No šonedēļ kaut kā izskatās, ka klusums. Nu, labi, gaidīsim vēl, cik mums paini palicis vēl ir. Šito izbarosim un tad viss, nu. Tā kā tā. Un tad tā. Teikšu, kā ir, to copa ir tā kā ir raustīt kā visu dienu, bet, nu, visi tie plicīši maziņie un nezinu, neviens nevar tur āķi nevar noēst un rausta tā, ka tur jārau viena pēc otras tās makšķers. Tā teikt, nu, un tās vimbas mēra tā arī neatnāca, nu, nezinu, nu, ko es varu pateikt, nu, tie, kas šodien palika ar sievām pīrāgs cept, tie pareizi izdarīja, nu, ko es varu pateikt, nu, jo, nu, īsti šodien neizskatījās, ka būs pīra copas diena, jo te viens arī blakus te bišķiņ pasēdēja, un es sapratu, ka arī neko nenoķēra, tad līdz ar to, nu, iespējams, ka kaut kas šodien nav no laika. Un labi ir tie, kas negāja. Es sēdēju mājās siltumā. Es te, tā kā tā, nu ko, nu visiem priecīgs Ziemassvētkus. Līdz jaunam gadam domāju, ka vēl kādu video uztaisīšu, gan jau kaut uz kādu copu aiziešu, mēģināšu jau uz to babīt nākošu nedēļu vēl tikt. Jo, nu, it kā jau plusus sola, te tikai pāris dienas sals, un tad, nu, cerams, ka tā babīt neaizsals. Nu, tā kā, nu, tā, nu, ko, nu, gaidam nākošos video. Es braukšu pie Sirdspuķītes, palīdzēt tos pīrāgus cept.